Bija pagājuši 5 gadi. Donāts pēc sievas bērēm vairs neatguva dzīves prieku un garšu. Katrs stūrītis, kaktiņš, katra vieta pagalmā atgādināja par Annu. Jau ikdienas mājas solī palīdzēja Znots, jo Zane jau kā 2 gadus sievas lomā. Ar savu topošo vīru sapazinās tā teikt caur darba lietām. Jaunais kolhoza strādnieks bija iegriezies pie šuvējām, lai varētu tikt pie jaunas darba jakas. Sveta, kā jau allaž bija aizņemta, tāpēc klienta lūgumu un vēlmas uzklausīja Zane. Noņemti mēri, nākamā reize, lai to visu piemērītu. Jau šoreiz jakas pielaikotājs bija drošāks un uzrunāja Zani ne tikai par šūšanas, mērīšanas lietām. Jau uzzināja viens otra vārdu. Jauno puisi sauc Jānis. Lai satiktos ar iepatikušos jauno šuvēju, viņam vēl nevajadzēja izdomāt satikšanās iemeslus. Vēl ir pēdējā jakas piemērīšanas reize. Kā jau visi darbi, ko veica Zane līdz šim, tad arī šis tika paveikts rūpīgi un izpildīts noteiktajā laikā. Jānis pirms prom iešanas saņēmās un uzaicināja savu simpātiju uz kafejnīcu. Zane piekrita, jo arī viņai puisis iepatikās. Pasēdēšana kafejnīcā, pastaigas pēc garās darba dienas, un jau tā pēc kāda laika abi sāka spriest, kurā dienā varētu saskrieties, lai iesniegtu laulību iesniegumu dzimstrakstu nodaļā. Jānis nāca no nelabvēlīgas ģimenes. Gan tēvs, gan māte, lielos draugos ar stikla trauku, ar garo kaklu. Jānis no bērnu pulciņa pats jaunākais. Vēl ir 2 brāļi un 2 māsas. Tie jau sen no šitā murga prom. Abi nolēma, ka kāzas nerīkos kā Latgalē 3 dienas un naktis, lai pēc tam tajā vietā zāle neaug. Zane ar šo savu mājvietu bija saugus tik ļoti, ka pat domu negribēja pieļaut, ka vajadzētu dzīvot kaut kur citur. Vēl viens svarīgs iemesls, ka dzīvesvietu var mainīt. Neatstās tēti vienu pašu. Vēl pirms visām kāzu lietām, lai iegūtu oficiālo laulību papīru, Zane nolēma aprunāties ar Donātu. Tēt, ko tu domā, ja mans Jānis nāktu pēc kāzām dzīvot pie mums? Es negribu nekur citur iet, ne tevi atstāt te vienu. Nu vai tam man žēl, tak jau sadzīvosim visi draudzīgi. Zane saskatīja tēta acīs tās skumjas un ilgas, kuras tur iekrita pēc mammas bērēm. Donāts pārnākot no darba, uzreiz savā istabā. Neko viņam negribējās darīt, nekas nespēja raisīt interesi. Meitas kāzās viņš mēģināja kaut nedaudz pasmaidīt, bet tas smaids tāds, kā no tālās pagātnes, kad Anna vēl bija kopā ar viņu. Tad sāka visi 3 dzīvot zem viena jumta. Ikdiena kā purva dūksnājs, kuram ir vienalga vai ziema vai vasaras svētki vai ikdiena, visu iesūt sevī. Tāpat tas notika ar tām dienām, kuras sekoja pēc Zanes un Jāņa kāzām. Jaunā sieva pie šujmašīnas kopā ar Svetu, Jānis kolhoza plašumos, traktorā, tāpat kā Donāts. Vēl jau nedaudz un viņš varēs doties pelnīt atpūtā pēc daudzajiem godam nostrādātajiem gadiem. Ja Donātam būtu jārunā kā pie bikts, visu kā ir, tad viņam būtu jāatzīstas, ka šis pensijas laiks biedēja. Tagad pa dienu kaut kā tās skumjās domas kopā ar darba pienākumiem un problēmām tika sajauktas kopā. Donāts, protams, novērtēja to, ka meita un jau arī Znots dzīvo ar viņu kopā. Nav jau viņš pavisam viens, bet tāpat istaba, tā Annas gultas puse ir tukša. Kā izsērošanas veidu
lai kaut kā to visu nomierinātu un ļautu, lai sāk apdzīt, tad Donāts katru svētdienu devās uz kapiem. Gabals līdz sieviņas atdusas vietai patāls, bet Donāts to labprāt mēroja ar kājām. Nav jau kur steigties, brīvdiena. Mājā ar neviens uz soliņa negaida. Kad pļavas, ceļa malas izrotājs bija pavasaris vai vasara, tad varēja saplūkt dažādās puķes savai Anniņai. Starp sniega padilušiem palagiem jau ziedēja dzeltenās māllēpes. Tās saplūcis, Donāts turpināja ceļu uz kapsētu. Šodien dzidrajās zilajās debesīs neviena mākonīša. Gaiputnu klaigas kā magnēts lika pacelt skatu augšup. Klaigādami un precīzi ievērojot gan atstarpi starp katru, gan noturot trīsstūra formu, tie traucās uz priekšu. Sveiki, sveiki mūsu pusē, ar atgriešanos, nodomāja Donāts un kautri pamāja ar salasītajām puķītēm. Pār ceļu kā samiegojušies skolnieki leca pāris vardes. Siltā saule tās bija pamodinājusi, bet ziemas dūmakainais miegs vēl abiniekiem negribēja ļaut veikli lekt. Meža pamale tagad izskatījās kā rosula bļoda, kurā ir dažādas krāsas un lieluma sastāvdaļas. Ejot tālāk, jau nācēju tuvošanos visiem ziņoja kaimiņu suns. Tā kā Donāts šajā sētā bija diezgan biežs ciemiņš, jo šīs saimniecības dzels rumaks bieži niķojās, un Donāts kā prasmīgs meistars tad nāca talkā gan ar padomu, gan praktiski palīdzēja novērst vainu, suns pārstāja riet. Pipars sveiks, sasveicinājās, noglaudīja sētas sargam galvu un devās tālāk. Nav jau vairs tālu, vēl gar sabrukušajām dzirnavām, kuras kā pagātnes nelaimes akmeņu čupiņa tupēja jau aizaugušajā pļavā. Te pirms, oj, cik daudziem gadiem, esot bijušas lepnas dzirnavas, vietējais apkārtnes centrs. Nebijusi neviena diena, protams, svētās dienas gan tādas klusākas, ka te bija klusums. Grūti bija raugoties šajā iedomāties, ka te kādreiz šurpu turpu ir braukājuši pajūgi, skaļas runas, viedokļi un kur nu bez strīdiem. Jau mazāks ceļš, nedaudz jau līdzinājās paprāvai takai, nogriezās uz kapsētu. Donāts neies pa galveno ieju, var pa kapu maliņu, ar tik pie savas Annas. Piegājis, viņš sasveicinājās un nolika atnestos pavasara sveicienus. Sveika! Redz, tev atnesu puķītes, laikam tās māllēpes, es jau tos nosaukumus nevaru paturēt galvā. Apsēdās uz soliņa un raudzījās uz kapu kopiņu. Nezinu, cik ilgi bija sēdējis, laikam jau nemaz, jo pavasara viltīgais vējš bija aizlīdis aiz drēbēm un darīja tur visu, lai sāk veidoties zosāda. Donāts piecēlās, paņēma grābeklīti, sakasīja visu, nolika to zem sola, pagriezās un teica: Atā, Anniņ, līdz nākamai svētdienai, guli nu mierīgi. Tad, tikpat lēnā nesteidzīgā solī, neraugoties, ka augstuma sajūta nebija mazinājusies, devās mājupceļā. Atgriežoties mājā, meita jau bija savārījusi kartupeļus. Virtuvi piepildīja tikko ceptu kotlešu smarža un sagriezti sīpoloki ar krējumu. Zane tos bija izaudzējusi uz palodzes. Nāc, tēt, paēd, kā piņos bija. Jā, Zanīt, biju. Aiznesu mammai dzeltenas puķītes. Droši vien māllēpes, tās jau tagad zied. Zane palīdzēja atcerēties ziediņu nosaukumu. Jā, laikam tās tā sauc. Nu, paldies, ielikšu 2 stupiņus, diez ko ēst negribas. Paēdis viņš iegāja savā istabā. Jāatpūšas. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.